来关心神韵艺术团全球巡回演出消息。1月5号晚上，美国神韵国际艺术团首次莅临拉脱维亚首都里加。神韵在当地3场演出的门票早在圣诞节前已售罄，主流观众纷纷表示，能首度在拉脱维亚看到神韵，实在很幸运。Priekšstats bija ļoti labs, kvalitatīvs un ļoti patika. Mums visiem ģimenei ļoti patika. Neteikt tā, ka esmu ļoti liels lietpratējs tajā. Bet dejas kustības, kas ir, ko es šodien redzēju, tās tā kā aizrāva un šis sinhronisms un Man ļoti patika, un tas attaisnoja to, ko mēs bijām gaidījuši, un pat ir vēl daudz labāk. Mums ļoti patīk priekšnesuma tas salikums, kur mēs redzam deju un projekciju, un tas ir kaut kas jauns un ļoti skaisti, un mums ļoti patīk. Šeit pārsteidza mākslinieckais sniegums uz ļoti augstā līmenī priekš maniem. Pirmkārt, ļoti skaisti, emocionāli, ar labu humoru izjūtu, augstu sportisko sniegumu, akrobātika, deja, hareogrāfija, ļoti augstā līmenī. Jā, nē, tas ir tas, ka tas labais vienmēr uzvar un ka tas labais ir pāri visam un ka tam dzīvē ir jāsako. Un tā ir tā pareizā, kā teikt, pareizais virziens. Labais vienmēr ir tas, kam jāsako ir. Tas ir tas mērķis, un viņš vienmēr būs, un labais vienmēr uzvarēs. Jā. Tā ir tā galvenā ziņa, ko es saņēmu no šīs programmas. Ļoti labi. Man ļoti patika orķestras izpildījums. Ļoti sinhroni kopā ar kustībām, mūzika, tas viss sniedz lielu baudījumu. 观众们表示，神韵传递的精神内涵令人感动。 Jā, noteikti. Mums ļoti patika, un mēs jutāmies ļoti saviņoti un tieši par šo saistību, ko jūs pasniedzāt. To es noteikti ar to vienmēr esmu kopā, un tādā ziņā, jā, to es atbalstu un sajūtu. Un tā ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, personiski man arī. Man viss pārsteidza mākslinieckais sniegums, sinhronās darbības, nacionālie tērpi un muzika. Es domāju, šī labestība un iecietība vienam pret otru. Noteikti iecietība. Tas ir svarīgākais, jā, un tad būs labi. Es teiktu, nodrošinās mums ilgtermiņā mieru, draudzību, labklājību noteikti. Un ja mēs visi tādi būsim, tad noteikti tas, kas šodien ir mums apkārt, nenotiks. Es draugiem noteikti teiktu, ka viņiem pašiem tas būtu arī jāredz. Jā, tas bija vienreizēji labs priekšnesums, kurš bija arī ar ļoti dziļu jēgu. Nākamreiz ar jauno programmu Latvijā es noteikti ieteiktu atnākt, redzēt to, un tā ir brīnišķīga pieredze. 新唐人电视台记者夏云林、郑彤，拉脱维亚里加报道。